Sveiki! Šodien būs īpašā ziņu raidījums, kuru vadīsim mēs, es, Kārlis un Sandrs, jo Miks ir koncertā un Kristaps ir salauzis roku, un viņam mēs jūtam līdzi. Tātad pirmais kadrs būs Tiešām Vaida Vīķa Freiberga ir krusturos. Huligāni dara pāri Freibergai. Tiešām tā ir fanta. Skaista fanta. Izrādies, ka tas ir photoshops. Smīga avārija pie Stokmana. Nē. Trolejbus saskrējis ar autobusu. Nav cietušo. Savāds skolas nosaukums. Skatieties. Jāna skola. Izrādās, ka tāda eksistē. Interesants mājas lielveikalos. Kuldīgs bobiki. Garšīgi. Jo, šīs ir judo ziņas. Es ar savu pārnieku Sandi parādīsim, kā izvairīties pret laupītāju. Pirmais ziņas ir lods un pavilkt lejā. Un pēc tam ar elpodi, pēc tam tālāk ar roku novilkt lejā. Otrais ir, kā izvairīties no tīkliem. Šais ir, ja jums ir ienaidnieks skolā, jūs varat pieskrīt, pavalkt lejā, pēc tam tālāk ar roku, viņš nokritīs pie tevis. Like this? Tagad ir laika ziņa. Tā kā laika ziņās mēs stāstam visu pa laika ziņām. Jā. Iedomājieties, ka šeit ir Latvija. Tagad šeit ir Baltijas jūra. Šeit ir Ventspils. Šeit ir Rīga. Es domāju, ka es paņemu nepareizo. Tā, es dabūju savu pareizo. Tā. Tagad šeit būs tumšs, šeit būs gaišs. Tur būs lietus, pamatīgas lietas mums būs. Ja jūs esat rīcinieki, tad jums būs pamatīgas lietas. Tā kā sagatavojiet jūsu lietas sargus. Tā kā es jau visās pastāstīšu, es varu iet atpūsties. Sanda piekāva judo master, līdz ar to es atvadīšos tikai es no jums. Uz redzēšanos!